Šīs dienas epizodē vakariņas pa lēto pie manis ciemojās bārmenis, Gemosa dzērienu eksperts Andris Reizenbergs. Labdien! Prieks tevi redzēt! Sveicināt! Tiešām prieks! Pagatavojam šodien papardēli kopā ar sēnēm un brīsieru. Ko tu saki par šādu ideju? Man ļoti patīk makaroni. Tic, ka visu kopā tas garšos uz 110%. Kā domāt, cik varētu būt šīs izmaksas tam ēdienam? Eiro 70. Diezgan tuvu, ap 2 eiro īstenībā arī okay. būs. Tā, kad varam bliest. Taisam uz 2 porcijām, jo tev būs ciemos brālis. Jā. Ja? Tev vajadzēs 100 gramu manna, un otrs būs 110 grami, būs tev milti. Attiecība olai pret miltiem ir 1:1, bet es zinu, ka tu vari likt šo vairāk, vari likt nedaudz mazāk. Es jau to mīklu esmu uztaisījis. Šādi, redzi? Okay. Jo viņai jāpastāv? Viņam jāpastāv, ir jā. Tā. Un sāls. Smalko sāls, tad cik pat labāk ir, ne? Likt klāt. Būs labi. Okay. Sajauc šo visu. Es daru šādi, izberu ārā. Okay. Un tad es izspiežu. Šitas ir labs, jā. Šitas ir redzēts kaut kā. Liec iekšā droši 2 solis. Ok, ideāli. Un tad dakšiņi ņem tā te, saspied un sāc jaukt iekšā, bet mēģini viņu, tā, lai... Saki man, tu esi tā kā dzērienu eksperts. Dzērienu eksperts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir kokteļu sastādājs, piemēram, monīna sīrupi, lairas bezalkoholiskie alkohola atdarinātāji, dažādi toniki, limonādes. Un es tā kā apmācu restorānus, kafejnīcas, bārmeņus, viņi brauc pie mums uz dzērienu kokteļu studiju, tad es braucu pie viņiem. Un vienmēr sakot, ieviešu jaunus dzērienus, lai viņi varētu labāk nopelnīt un līdz ar to izmantot mūsu produktus. Mēs parādām konceptu, jo man pieredze ir 20 gadi aiz bāra, vairāk kā 20 gadi, un es esmu uzkāpis uz daudziem grābekļiem, un es zinu, kas strādā, kas nestrādā. Un tagad šī te vecais variants, tā te, vāc no sāniem un čopā. Ļoti skaidrs. Līdz tev izveidojas tā masa un tad pārēja uz rokām. Jā, skaidrs, kad ir jāpiešaujās, tad ikdienā tu šito nedari, tad tev, zin kā, tu nezini tos knifiņus. Kādi bija tie trendi 24. gadā? Es zinu, ka bezalkoholiskais gāja zurrā visur. Tagad tas trends ir bijis bezalkoholiskais un viņš nekur nepazūd, viņš tikai iet pa kalnu uz leju, tā sniegbumba veļās vēl lielāk. Es tev iedošu šito, tagad var pāriet ar rokām, vienkārši kārtīgi izmīcīt. Vienkārši mīcīt. Es rokas nomazgāju pirms tam. Sanitārā grāmatiņa man ir mājās. Tā kā. Un zini, kas vēl ir ļoti aktuāli, kad paliek minimalizēts dekorācijas uz dzērieniem. Ziediņi, puķīte, kaut kādas tādas lietiņas, krāsas, varbūt bišķi savādāks. Augļi, protams, vienmēr ir bijuši topā augļainie dzērieni. Tā arī ļoti labi mīkla. Ja? Es ietīšu viņu iekšā. Tu jau visiem tā saki, kur atnāk un saka, ļoti labi sagriezt. Nē, ir laba. Es tev uzreiz pāriešu šos pusē. Un izdaram tā, ka tu viņus izspiedīsi, nedaudz plakanāks. Un tad mēs varam atkal sasmērēt galdu ar miltiem. Komandas darbs. Atcerieties, mīļie skatītāji. Komandas darbs. Tas ir ļoti svarīgi. Klausies, tu noteikti mājās ik pa laikam gatavo vai tomēr gatavo visbiežāk? Tad, kad es vēl nebiju saticis savu mīļo sieviņu, tad man likās, es esmu baigais nazis uz gatavošanu. Okay. Pabeidz pavārs konditors, māk kartupeļus uzcep, zupiņas māk arī. Tad, kad es satiku sieviņu. Jā, viss kārtībā. Tad es no kalna gan iz zemē ielīdu, ka es varēju tā uzskatīt, ka es baigais nazis esmu. Tik tālu esam tikuši. Tev tas lielums būs šāds. Šis ir tas, kas tev jāstrēlē. No viena gala līdz otram. Jā, lai lielāk. Un tad apbārstīsim nedaudz miltiem, būs baigi forši. Klausies, kā tev šķiet, kādi būs 25. gadā trendi tieši uz dzērieniem? Jauns trends, kas varētu iekarot Latviju Eiropā, jau viņš lēnām sāk attīstīties. Būs gatavi, vai saucamie kokteļu premiksi, ka tev ir daikiri kokteilis, bet premium super kvalitātē, kur tev atliek pievienot tikai bezalkoholisko rumu vai alkoholisko rumu. Tā kā tas būs tāds liels jauns trends, es uzskatu. Sagriezu sīpolu vienu. Aptuveni 200 gramu sēnes un brīsieris mums ir aptuveni 100 grami. Tad mēs sākam ar eļļu, apcepsim sīpols, līdz viņi kļūst caurspīdīgi. Pievienoju sēnes. Tumšo šampiņons un gaišo šampiņons. Jā, un nedaudz pasālīsim. Tu tagad šito, jā. Metam klāt citronu sulu. Tagad es izmantoju to, ko es ideju nočieps no bārmeņiem esmu. Tad nebūtu sēklas. Jā, lai nebūtu pētas. Bārmeņa roka tā ret, kad viņi parasti izspiež aparāti, sagatavo. Citronas sula saldo krējums savilks,
Lūdzu, ļoti labi izskatās. Pastu mēs vārīsim tā, teiksim, minūti ilgāk. Tā brīs sieru. Viņš izkusīs? Iztīs. To Superīgi. citroniņu arī var just. Nokāsīsim. Nokāsīsim. Šis iet iekšā. Un tagad ir tas magics, ko vienmēr visi uzmet. Nu, forši. Oi, redzējāt? Bet tu esi bārmenis. Es zinu, ka tu nenāci Nāc ēst tikai pastu. Tieši tā, es pagatavošu tādu ātri pagatavojumu karsto dzērienu. Pirmais, ko mēs izdarīsim, kartuņā ieliesim džina atdarinātāju. Tad mēs pievienosim monina marakujas sirupu. Man patīk, kad passion sauc latviski pa kaislas augu. Un ābols sulu. Ābols sulu, jā, ļoti labi. Un sametīsim arī dažādu veidu augus. Bet mēs viņu izkarsējam, bet neuzvāram, Jā, neuzvāram, jo, ja mēs uzvārīsim, tad dzēriens pārvērtīsies par sirupu. Kanēls un kad anīs zvaigznes, tas būs kā reizi. Nu, klau, pasta mums ir, kokteils arī ir. Ko es varu novēlēt? Laimīgu jauno gadu. Paldies, lai visiem labs 25. gads un lai visiem mierīgā sirds. Mielojies, labu apetīti. Paldies. Man ir kaut kas jāber virsū, ne? Nu, kā tu vēlējies, var sieriņu uzbērt virsū. Vispār tu esi makaronu tāds cienītājs. Tieši tā. Kā tu domā, kāda ir pašizmaksa šim ēdienam? Es domāju, ka 3 eiro varētu būt. Viena porcija? Tu idols? Kur tad tik dārgi? Nu beidz, un ne jau šeit mēs pa dārgo gatavojam. Šis gardējs ēdiens izmaksāja ap 2 eiro. Kā tu to papardēlu var dabūt mutē beigās?